Slavu Tev, Izraēla Dievs, slavu Tev, visvarenais kungs, ka Tu mums esi atkal devis šo dienu, lai sapulcētos kopā Tavā vārdā, kungs, un mēs priecājamies, ka arī mūsu vidū ir mācītājs, kas mums, kungs, pateiks to vārdu, ko Tu viņam sirdīs līdz sagatavo, izgaismo mūs, lai mēs esam spējīgi pieņemt Tavu vārdu patiesību, kungs, un lai tas atrod vietu mūsos, kungs, un tas, lai mūs audzina, mums vajadzīgs šis spēks, kas nāk no augšienes. Un tādēļ mēs nākam kopā, kungs, kā viena miesa pulcējamies, lai Tavs gars mūs savieno, un lai mēs varam, kungs, šo svaidījumu just un arī pieņemt Tavu vārdu patiesību, ne tikai sadzirdēt, bet arī ieklausīties, un lai viņš mūs izmaina, kungs, dod dzirdīgas ausis un mīlestību mūsu vidū, kungs Dievs, un es arī lūdzos par tiem, kas nav šodien mūsu vidū, lai viņi būtu vienā garā ar mums, lai arī viņi varētu kopā pievienoties. Stiprini mūs, kungs, mēs pateicamies par Tavu vārdu patiesību, kungs, ka Tu ved mūs dziļumā, ka Tu gribi mums dot cietāku varību, sagatavotu mūs, lai mēs varam viņu baudīt, kungs, lai mēs varam pieaugt, lai mēs varam svētīties iekš Tevis, kungs, Dievs, izlej savu garu pār visu miesu šodien, kungs, un pabaro mūs un pacel mūs savā spēkā, un lai mēs varam, kungs, kopā sadraudzībā visi būt Tavā mīlestībā, saticībā, un lai Tavs miers valda mūsu vidū. Pagodinies, Ješua Hamašiach, pagodinies mūsu vidū, izlej savu slavu un savu gaismu pār savu miesu. Ješua Hamašiach vārdā. Amen. Amen. Nu, slavu Dievam. Mums ar Edmundu ir prieks atkal būt ar jums. Un šodien pa ceļiem Edmunds uzdev tādu jautājumu ļoti interesanti. Principā, bet tas nebija jautājums. Pēc tam mēs pārdomājam, ka mēs varam apspriest kā ļoti nopietnu jautājumu, jo tiešām, principā, jautājums bija, tas nebija jautājums. Viņš vienkārši pateica tādus vārdus, bet jūs negribēt atnākt pie manis. Tas ir, tas ir Jēzu Kristu, vai Ješua Hamašiach, 5. nodaļa, 40. pants. Bet jūs negribat atnākt pie manis. Un es uzreiz savienoju tos vārdus ar teikto 6. nodaļā, kur viņš saka, neviens nevar atnākt pie manis. Es to nevēlu tēvs. Jā. Un apmācīs, vai ne? Nu, visu to gabaliņu. Ne, es to no galvas teicu, es nezinu, kur tas Tas ir 6. nodaļa, 44. pāns. 44. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdam, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Jā. Nu, vot. Un varbūt mēs to padarīsim šodien par mūsu galveno tēmu, jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs saprotam, kādreiz 2000 gadu atpakaļ ebreji negribēja, vai nevarēja, vai viņam nebija ne sirdi, ne prātā. Bet mēs taču gadiem jau cik, es no 2. gada braucu katru 2 nedēļas uz Liepāju, mēs pastāvīgi mācāmies, un mums jau ir ko pateikt uz tiem vārdiem. Vai mēs tiešām gribam un nevaram, vai mēs nevaram tāpēc, ka negribam, tas ir ļoti nopietni. Bet galvenais jautājums, vai mēs atnācām pie viņa? Vai mēs atnācām pie viņa? Un tad tāda ļoti nopietna tēma, kuru es gribu šodien piedāvāt mums ne tikai apspriedēji, bet arī pārdomām, vai ne? Šmā Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Kevod Malchuto
kol le'olam va'ed. Slavu Dievu. Svētījiet, Adonai, svētīt. Baruch Adonai, amavrach, Baruch Adonai, amavrach le'olam va'ed. Svētīts Adonai, svētītais, mūžīgi mūžīgi. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים כאלה אשר אנוכי מצווך גם על לבבך ושנתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך והולכתך בדרך ושובך ותומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטובות בין עיניך Uftaktam al mezot beiteha uvishareha. Klausies, Izraēl! Klausies, Izraēl! Tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī. Atgādini to saviem bērniem un runā to sežot savā namā, pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Centos kā zīmes savas rokas, lai es par zīmi turpat zīmes pieres. Raksti tos uz taviem un piesvēs saviem māju vārtiem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Yetzer or orecha šehase shalom ore et akol. Svētīts tu Adonai, mūsu Dievs, visam valdnieks, kas radījis gaismu un izveidojis tumsu un ir iestādījis savu šalom un visu radījis. Kadosh. Adonai Tsevaot. Me'kol aretz kevodo baruch. Kevodo Adonai mimakomo. Svēts, svēts. Adonai, eņģeļu virspūku pavēlnieks. Un visa zeme ir pilna ar viņu godību. Un lai tiek svētīt viņu godību, jebkur, kur viņi arī mājo. Laimīgi tā tauta, kurai Dievs ir Avaye. Ashrei Yoshvei betecha, hodie halelucha sela. Ashrei haham shekechalo, ashrei haham shekhavai elachayim. Pateicieties, Adonai, piesauciet viņa vārdu. Sludiniet tautas starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlēt viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem, lai priecājas visas sirds, kas meklē Adonai. Es dziedāšu Adonai visu savu mūžu, kamēr vien šeit mītu manas sirds domas, viņam patīk. Teici, Adonai, mana dvēsele, slavēsim tevi šodien. Sev šārīm. Dziedam, 72. dziesmu. Sev šārīm, rašetem, usupit hejolam. Sev šārīm, rašetem, usupit hejolam. Yavo veyavo, yavo veyavo, melecho melech hakavod. Yavo veyavo, yavo veyavo, melech hakavod. Yavo veyavo, yavo veyavo, melech hakavod. Yavo veyavo, yavo veyavo, melech hakavod. Sev sha'arim rashem usupit heyolam. Sev sha'arim rashem usupit heyolam. Yavo veyavo, yavo veyavo, melech hakavod. 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 Yavo veyavo, melech
המלך הקרוב, מלך המלך הקרוב. Tu esi tas, kas veidojas avotus un strautus. Tu esi padarījis sausas, spēcīgas upes. Diena ir tava un nakts ir tava. Tu sagatavoji gaismekļus, tu uzstādīji visus zemes galus. Vasaru un ziemu tu izveidoji. Tā ir Atavakata. Un mums šī numuriņš ir. Septiņdesmit ceturtā dziesma. Atavakata maiba nahal, atavashtan naharotetan. Leha yom afleha laila, atahakinotam maron shemesh. Atavakata maiba nahal, atavashtan naharotetan. Leha yom afleha laila, atahakinotam maor bashemesh. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה בקעת מים בנחל, אתה כבשת נחלות לכאן. להיום אף הלילה, אתה הכינות מאור בשמש. אתה בקעת מים בנחל, אתה כבשת נחלות לכאן. להיום אף הלילה, אתה הכינות מאור בשמש. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. אתה ניצבת כל גבולות הארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. Nu, mīļie bērni, nekritinās. Tātad, kungi, ka mēs esam kopā, ne? Tā mēs šodien kalpojam. Kungi. Mēs nesēžam tikai rakstam kaut ko un kaut ko tur. Mēs atnācam kalpot, vai ne?
Kas ir mūsu kalpošana? Ko mēs darām? Kas ir mūsu kalpošana? Mēs dziedējam kopā ar visiem. Amen? Jā, mēs kalpojam tam kungam. Dievs palīdz mums. Vienmēr būt tur, kur tu gribi mūs redzēt. Tur, kur tu gribi mūs vēst. Kur tu vari mūs vēst. Dievs kungs palīdz tiem bērniem. Atrast savu vietu kalpošanu. Ješua vārdā. Amen? Yivarek Adonai, ve'yishmerecha, Yair Adonai, panav alecha v'chonecha, Yisa Adonai, panav alecha, ve'yasem lecha shalom. Lai mums visiem būt shalom. Amen. Pirms mēs sākām mūsu tēmu, varbūt tas arī labs sākums mūsu tēmai. Tas, kurš atbildēja Abrahamam, ja? Tas ir atbildēs arī tev. Tas ir Hasidus dziesma. Un tas ir ļoti tuvu mūsu ticībai. Tas ir principā mūsu ticība. Kas atbildēja Abrahamam? Un kāda atbildēja? Par to ir rakstīts 22. nodaļa 1. Mūzes grāmata. Atversim lūdzu 22. nodaļā 1. Mūzes grāmata. Un tie vārdi, redziet, tas ir ļoti īsi vārdi, bet ļoti svarīgi. Kad es pirmā reizi atdzirdēju tos vārdus, es padomāju, interesanti, Hasīdi un ļoti brīnišķīga dziesma. Bet tas ir mums pirmām kārtām jāzina, par ko tur iet runa. Tad mēs lasām 22. nodaļa no 10. līdz 12. pātam. Var arī 11, bet nolasīsim no 10. līdz 12. pātā. 22. nodaļa 1. Mūzes grāmata, ja? Abrahams izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet divi eņģelis no debesīm sauc viņam: Abraham, Abraham! Bet tas sacīja: te es esmu. Un viņš sacīja: neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labāk. Tas, kas atbildēja, vai ne? Tas, kas atbildēja. Ļoti svarīgi mums ieraudzīt, ka ebreji, sevišķi Hasidi, tiešām sevišķi Hasidi, zina to rakstvietu. Un galvenais, kas tur ir padēt, tas, kurš atbildēja Abraham, atbildēs arī tev. Tad, kad tev būs jautājumi pie viņam. Kas šeit atbildēja? Atbildēja tas eņģelis, kurš bija sūtīts. Sūtīts neļaut tevam, pienest upuru, par upuru savu bērnu, ja? Izskaku. Jo viņam pašam vajadzēja atnākt pie cilvēkiem un paliek par upuru. Mūsu dēļ. Prieks, ka tas ir Hasidus dziesma. Un kad es pirmā reizi sadzirdēju to, sapratiet, tas ir tik svarīgi. Ebrejiem dzīvo saprašana no rakstiem. No rakstiem. Tas ir ļoti reizes gadījums, cik es varu vērtēt. Ļoti reizes, bet ļoti svarīgs. Tas, kurš atbildēja Abrahamam, tad bija 4000 gadu atpakaļ, atbildēs arī tev šodien. Vat tie vārdi, dziesma. Cik dziļa doma. Tas, kurš atbildēja Abrahamam, atbildēs tev, kad tev nāks tas brīdis. Labi. Šodien es gribu paņemt to tēmu, starp citu, man gribas, kā ievada vārdu pateikt. Mēs esam mesēnska draudze Ješua Hamašiach, vai ne? Kādreiz, kad ieteicis tādu nasauku, mums bija jau draudze Ješua, bet Ješua Hamašiach, toreiz es domāju, tas ir kaut kā pārāk tā skaļi runāts.
Bet, es nepateicu, nē. Un ir draudzē Ješua HaMašiach. Un tad draudzē Ješua HaMašiach galvenais, garīgais uzdevums Dievu priekšā slavēt to, kurš pateic tas vārtus. Tas ir mūsu garīgais uzdevums. Tas ir eņģelis slavēt. Mēs varam tā pateikt, jā. Mēs varam tā pateikt, ja šeit daudz viss ir dziļāk. Tas eņģelis, kurš atbildēja Abrahamam, atbildēs šodien tev. Eņģelis, jā. Mēs runājam par Mašiehu, protams. Vajag Mēs eņģeli. runājam par Mašiehu, jā. Es jums teikšu, ja tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs esam nozīmēti slavēt Mašiehu. Ješua HaMašieha draudze, kurai ir ne tikai nosaukums, bet arī pienākums. Lai mēs varētu slavēt, mums vajag pirmām kārtām zināt, par ko iet runa. Zināt. Un šodien interesanti, Edmunds pacēl to tādu jautājumu. Tas nebija jautājums, principā. Atkārto savus vārdus. Tas ir, man liekas, no Jāņa, ja? Jāņa 5. nodaļa 14. pants. Evaņģēlija. Jā, Jā, evaņģēlija. Tāda interesanta doma, tāpēc, kad viņi ir... Katram cilvēkam ir Dieva priekšā kaut kāds uzdevums. Pirmām kārtam jāzina, otram kārtam jāpild, vai ne? Jo nezinām, tad es nevaru pildīt. Kad mēs zinām, priekš kā mēs dzīvojam, un ko nozīmē atnākt pie Dieva cauri Ješua, vai cauri Mašiehu. 5, sākot 3, 9 un 40. 40. Jā, 40. Piektā nodaļa. Jā, 5. nodaļa. 5. nodaļa. Tur ir vēl 3, 9, tas it kā jūs pētījāt rakstus. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Jo jums šķiet, ka tev ir, es nezinu, cik tas tulkojums, protams, ir tāds adekvāts. Bet tie ir, kas dod liecību par mani. Raksti, ja? Tas ir 3.9. Jā. Un tālāk, tāda interesanta doma. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Tas pat par sev tā doma. Ziniet, tie vārdi, ja jūs negribat, mēs varam dažādi savas sirdi, savā prāta, pirmkārt sirdi atzīmēt, savā sirdi atzīmēt. Ko nozīmē jūs negribat? Es gribu piebilst pie tiem vārdiem, tas, kas ir rakstīts 6. nodaļā. Tepat 6. nodaļā Jāņa Evangelijas 6. nodaļā 44. un 45. panti. Ko nozīmē atnākt pie viņa? Ir divi judaismi šodien. Nav viens judaisms. Ir judaisms, kura ir Mašieha. Judaisms, kura nav Mašieha. Šī ir draudzē jāpastāvs judaismu, mēsieniskam judaismu, kura ir Mašieha. Neviens nevar nākt pie manis, jo viņi nevelk tādu. Ja tev bāvs atļaut, tad drusi Jā, es cenīšos. skaļāk. Cintars jau. Cintars varbūt Atkal labs. ticas Viens balsi. nevar atnākt pie manis, ja tēvs, kas man sūtīs, viņu nevelk. Un es augšām celšu viņu beidzamā dienā. 6. nodaļā 44. un 45. panti, tas ir turpinājums. Vai paskaidrot to domu, vai ne? Praviešos ir rakstīts, visi viņi būs Dieva mācīti. Mācīti. Nu, vot, un pa ceļam šodien Edmunds izdarīja to, ko sen vajadzēja izdarīt, bet nezinu, kāpēc tieši šodien Dievs viņam deva tos vārdus. Vai mēs atnācām pie viņa? Tā to jūs prasīja? Nu, apmēram. Nu, precīzāk. Nē, man interesē tas konteksts. Jūs lasāt rakstus un domājat, es, protams, nezinot, vai tas ir adekvāts tulkojums, ka tajos ir dzīvība, jo es pieļauju, ka tajos ir tas dzīvības kauts iekšā rakstos, bet jūs negribat nākt pie manis. Tādā gadījumā kāda būtu starpība starp rakstiem un nākšanu pie manis, ja tā var teikt? Starpība šeit nav nekāda starpība starp sarakstītiem, kā mēs saprotam. Viņš saka tiem ebrejiem 2000 gadu atpakaļ, jūs negribat nākt. Nu, pēc tam redzot, jā. Un ko nozīmē gribat vai negribat? Pirmām kārtām jāzina. Un pēc tam, kad mēs sākam saprast, kas par jautājums ir, tad mēs varam atbildēt sev, savu sirdi, savu prātu, savu iekšēju cilvēku. Vai es gribu, vai es negribu. Tas ir svarīgi. Jo šī draudze ir radīta dēļ to, lai es slavētu Ješua HaMašiehu. Mēs nedrīkstam aiziet
Jo, principā, es jums teikšu atklāti, bez Ješua judaisms ir ļoti nabaks, ļoti nabaks. Un mēs esam bagātāki par judaismu, kurš bez Mašieha. Daudz bagātāk. Un šodien mēs mēģināsim panalizēt savu sirdi un pārunāt par tādiem nopietniem vārdiem. Ko nozīmē atnākt pie viņa? Vai tu esi atnācis pie viņa? Es saprotu, ka mēs visi, varbūt 10, varbūt 20 gadu atpakaļ, pieņemam Jēzu Kristu, vai ne? Jā, un mums bija pateikts, ka tagad mēs esam glābti, mēs jau piederam citai pasaulē, vai ne? Bet mēs viņu nezinājām. Kad mēs izpildījām savu, teiksim, pieņemsim, ka tas ir pienākums. Kad mēs to izdarījām, mēs vēl nebijām pie viņa. Mums nebija nekādas zināšanas par viņu. Un, diemžēl, kad es dzirdu, ka cilvēkam nav nekādas zināšanas par viņu, un viņš it kā kalpo, tad ir ļoti žēlīgs stāvoklis. Ļoti žēlīgs stāvoklis. Mēģināsim šodien drusku pārunāt. Ja sev atbildēt, vai es atnācu pie viņa? Jo citādi tas viss bez, ja neatnāk pie viņa, tas vispārējais, jā. Nu, vot, tātad, neviens nevar atnākt pie manis, ja nevelk tevs, vai ne? Tad bez teva nevar atnākt pie viņa, ja? Un tev otrais apmācīs atnākt pie manis. Es par to 2 grāmatas ierakstīju. Viena tiem latviešu valoda. Jums taču ir iespēja iepazīties ar tiem grāmatām. Mēģināsim šodien vienkārši iekš sev, kad cilvēks paliek viens, atbildēt sev. Es atnācu pie viņa vai neatnācu pie viņa. Jo mēs bijām zināmā laikā kaut kādas mācības, kurā, teiksim, bija izplatīts kaut kāds personāžs, kuru nesakrita rakstīt. Jo mēs visi zināmā laika ticējam trīsvienīgam Dievam, vai ne? Un viņš ir viens no personāžiem, tā ir trīsvienība, vai ne? Vai krievu valodā te pateiks, второе лицо Бога. Nav второе лицо Бога. Rakstos nav, Tora nav. Bez Toras mēs tiešām esam ākļi, piedodiet man. Tora ir ļoti konkrēti pateikts. Es gribu jums piedāvāt 5. mūža grāmata, atkal Tora, 5. mūža grāmata, 31. nodaļa. Un šeit ir atbild uz daudziem jautājumiem, kuriem jābūt mūsos. Kāpēc ebreji nepieņem Mašiehu? Mēs lasām 5. mūža grāmata, 31. nodaļa, 17. un 18. pantus. Es vēlreiz gribu atkārtot. Nav kaut kādā другого образа. Dievs aizverā acis un prātu ebrejiem, jo viņš pateica to, ka viņš izdarīs to. Tas ir rakstīts Torā. Ebreji līdz šim laikam nezin to. Ja Dievs aizverā acis un prātu, tad, protams, ka ebreji nezin. Lasim 31. nodaļa, 17. un 18. pantu. Tad mana bardzība iedegsies pret viņiem tai dienā, un es tos atstāšu un paslēpšu savu vaigu no viņiem, un tie tiks aprīti, un daudz ļaunuma un daudz bēdu nāks pār viņiem. Un tad viņi sacīs tajā dienā, vai ne tādēļ nāca šis ļaunums, ka nav mana Dieva manī, bet es noteikti paslēpšu savu vaigu no viņiem tajā dienā visa tā ļaunuma dēļ, ko viņi ir darījuši, pievērsdamies citiem dieviem. Jūs dzirdat, kas ir rakstīts? Ja Dievs paslēpa savu vaigu, tad tas nozīmē kalpošanu citam Dievam. Gan viena reliģija, gan otrā reliģija aizgājuši no patiesības. Trīsvienība, viens no daļa, teiksim, trīsvienība. Tas ir aiziešana no Izraela Dieva. Izraela Dievs ir Tora, vai ne? Es runāju gan tie. Es nesaku, nerunāju tikai par ebrejiem. Es runāju gan par kristiešiem, gan par ebrejiem. Ebrejiem vispār, kā šeit ir rakstīts. Viņš aizsēsiet ciet, zināšanas. Ir Dievs, bet Dievs nav viņos.
Tā varētu teikt. Kāpēc? Un ja Dievs aiztaisies, tad protams, kas var atvērt? Neviens nevar atvērt. Kāpēc es minēju kristiešus? Ja kristiešiem ir второе лицо Бога, ja? Kā latviski to izteikt? Второе лицо Бога. Otra persona. Vienīga persona. Vienīgais attēls. Un kāpēc? Par to mēs varam droši vēlāk parunāt. Droši pēc 10 minūtes, teiksim. Bet principā, ko tas nozīmē? Ja skril svojo лицо. Nav attiecības. Kauz? Nav saiknes, jā. Nav saiknes, nav attiecības. Tas gan, jā, tas gan. Bet tas ir dots no Dieva. Un ir pateicis, cik smagi būs ebreji. Iemesls, kāpēc paslēgt? Nepaklausīt. Tur viss ir rakstis. Nolasīsim vēl vienreiz. Labāk paņemt rakstus un analizēt no rakstiem, nevis savus viedokļus izteikt. Nolas vēl vienreiz. Netiklībā svešiem dieviem. Без этого лица нету истинного Бога в этом мире. Es gribu jums pateikt, ļoti svarīgi. Ebreji zina Toru, bet tā ir Tora, kuru zina ebreji, tur nav Mašieha. Tāpēc, ka viņi nedzird viņu balss. Jā, nedzird balss. Un visa runa. Jā, visa runa, bet tas ir, tā teikt, viens galvenais viedoklis. Bet pateiks, ka Tora ir Mašieha. Mana Tora ir Mašieha. Es jau Toru dzīvoju no 98. gada. Tur ir Mašieha. Un ja ir Mesija vai Jēzus Kristus, kā viņi nesauks, ja tas nav no Toras, tad nav īstais. Ja šo viņi taču pa pravietu atzīst. To ir maz. Bet mēs taču cilvēki, kuram atvērti raksti. Mēs taču nedrīkstam vērtēt no sava prāta, ja mums ir raksti. Es jums gribu pateikt 2. Mūzes grāmatu. 19. nodaļa. Mēs lasām 5. pantu. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū. Amen. Pietiek. Ar to pietiek. Tad ir noteikums, vai ne? Ir tikai viens noteikums. Ja jūs dzirdēsiet manu balsi. Ja mēs nedzirdam Dievu, ja? Ko nozīmē dzirdēt Dievu? Mēs lasām un mēs sapratam, kas ir, vai ne? Jā. Tad, ja mēs nedzirdam, tad mēs nevaram noturēt. Tad galvenais pa visiem tiem laikiem ir galvenais dzirdēt viņa balsi vai nedzirdēt. No иврита я тūkots, я pasaka tā, если вы слушая услышите, kā latviski? Sadzirdēsiet. Dzirdēsiet. Saklausīt. Saklausīt. Klausoties dzirdēsiet. Tād. Jo cits cilvēks, vienkārši viņš dzird, viņš nesaprot. Praktiski viņš nedzird, vai ne? Bet te ir rakstīts. Tādā gadījumā jūs būsiet man pa priesteri. Bet ja tas nav, ja nav izturēs. Un šodien ebreji saka, būs atnāks laiki, kad mēs atkal būsim pirmie. Bet vai atnāk tie laiki, Dievs ir pret saviem vārdiem. Vai nāk tie laiki, vai ko dzirdēt. Sadzirdēt Dievu. Dzirdēt to balsi. Ko nozīmē dzirdēt to balsi, lūdzu? Saprast reāli arī var dzirdēt un saprast vārdu. Divas iespējas. Es piedevu tev priekš vienu iespēju. Tā iespēja, kuru Dievs atkal Tora nozīmē. Un tas ir Tora, tas ir 2. Mūzes grāmata, 23. nodaļa, atkal Tora. 23. nodaļa, ja? Sākot no 20. panta līdz 22. pantam. Lasam. Redzi, es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tev pasargās šajā ceļā un tev novedīs tajā vietā, ko es tev esmu sataisījis. Sargies viņu priekšā, klausi tā balsī, nesacelies pret viņu.
jo viņš tavs pārkāpumus nepiedos. Ja mans vārds mājo viņā, bet tad klausīs viņu balsi un darīs visu, ko es teikšu, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Tas ir apsolījums, vai ne? Tas ir apsolījums. Ja dzirdēt to balsi, un šeit iet runa par eņģeli, vai ne? Vienīgais, kurš pārstāv mūsu cilvēku pasauli, pārstāv Dievu. Jo pats Dievs neatvarās mūsu pasauli. Tas ir pamats mūsu ticībai. Tātad, vēl vienreiz, ja tu klausies, ja, viņu, par ko ir vēl kaut kāda cita persona, par kuru Dievs saka, klausies viņu, ne mani. Un ko tas principā nozīmē? Padomājiet, mīļie, tas ir rakstīts, tas ir Tora. Redziet, ebrejiem ir Tora, ja? Bet ir divas Toras. Ir Tora познание, kā latviski izsaka, Tora познание. Izzināšanas, ja? Познание, izzināšanas. Jā, izzināt. Jā. Un ir Tora izpildīšana, ja? Ebreji dzīvo Tora, kuru izpildi. Jā. Bet ir vēl viena rakstvieta, ir daudz rakstvietas, bet viena, ko es gribu jums atgādināt, jo es labi zinu to rakstvietu. Через познание его он праведника оправдает. Tas ir Iesaja 53. nodaļa, 11. pants. Ar to pantu es dzīvoju jau 20 gadu. 20 gadu apmēram es dzīvoju ar to pantu. Un tāpēc, ka es dzīvoju ar to pantu, man Dievs atver. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar viņa iepazīšanu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Jūs dzirdat, kas ir rakstīts? Tas ir mūsu ticība. Tas ir pamats mūsu ticība. Mēs varam apžoties tikai uz sevi, mīļie draugi. Ja mēs nelasam rakstus, ja mums neatverti, deveriem, protams, ka tās stāvoklis daudz grūtāk. Daudz smagāk, jo viņam nav pieņemams jaunā derība, nav pieņemams Ješova. Un Mašiach vēl nav atnācis. Un viņa ar tādām mācībām, tikai savu tautu viņi var, vēst uz, nezinu, kur, es zinu, kur, bet gudrinieki. Pazudušana. Ja? Jo, protams, es neteikšu, ka ebreji pilnīgi būs aizmirst. Tas nebūs. Jo ir vienīga tauta, kur pieņem Toru. Jā, bet var pieņemt Toru un nedzīvot Toru. Ja ir Tora bez Mašieha, tad tā Tora nav pieņemta. Mašiehs, viņam citādāks izpēt, viņš jau nāks. Stop. Bet tas nav bet. Ir daudz cilvēkus, pie kuriem Mašieha atnāks. Pie tev Mašieha atnāks. Ja nebūtu tas Mašiehs, tad mēs te nesēdētu varbūt arī vispār. Bet tas ir galvenais, ko mums jāsaprot. Tas ir galvenais, mīļie. Ja ir cilvēki, pie kuriem Mašiehs nav atnācis, un viņi saka, nav atnācis, un viņi pārējais runā. Pie viņiem nav atnācis. Ir cilvēki, pie kuriem Mašiehs atnācis, un viņi saka, atnācis. Jā, Mašiehs atnācis. Pie man viņš atnācis 92. gadā, pagājušajā gadsimtā. Es vēl nebiju ticīgs cilvēks. Es vēl nekā nezināju no rakstiem. Viņš man audzināja, un līdz šim laikam. Ja man būtu zināšanas no kaut kādiem iestādēm, kurus māca par Toru, par Toru nerunāsim. Ja kristīga, tad Tora nav vajadzīga. Ja nav Tora, tad nav patiesība. Ja nevar atnākt pie patiesības Mašieha bez Toras. Nevar. Un tāpēc lielākā daļa dzīvo ar izdomātu mācībām, izdomātu personu. Un cilvēks neesot vainīgs. Viņš ir tas samācījis. Bez Toras nevar atnākt pie īsto. Un apostols Pāvils vai Rāvis Šauvs jau 1. gadsimta 2. Fesaloņiešiem par to rakstīja. Mēs varam to tūlīt atvērt. Atvērsim Fesaloņiešiem. Viņš jau zināja, viņš jau paredzēja, kas būs.
otrā nodaļa no 1. līdz 4. pantam var lasīt. Varbūt no 2. Bet attiecībā uz mūsu kunga, Ješua Mašieha atnākšanu, mūsu savienošanos ar viņu, mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena būtu klāta. Vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstīt vēstuli. Vai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo priekš jānāk atkrišanai un atklāt jāparādās grēku cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas sacīs pret visu, kas saucas Dievs vai svētums un par tieņēm vietu Dievu templī pats sev celdams par Dievu. Mēs esam templi, vai ne? Jā. Mūsu sirdis, mūsu prāts, mūsu iekšējais cilvēks ir templis. Kas dzīvo tajā templī? Svētais gars. Svētais gars. Slavu. Svētais gars. Par svēto garu mēs varam drusku parunāt. Es arī domāju par tādām nopietnām lietām. Vai var dzīvot svētais gars cilvēka, kurš atrodas maldu mācībās? Ja sava vide. Bet tur ir teikts, sūtīs maldu garu. Gars, Jā. Nu, tādā veidā ar mācībām ir sūtīs maldu gars. Jā. Pēc tam pieņēma patiesību. Patiesība ir bez toras. Kristietība, kā šodien, dzīvo bez toras. Bez toras nevar būt īstais. To, ko es šodien jums minēju, tas ir tora. Es neko nedot ne no toras. Mošē, kurš dzīvoja 3300 gadu atpakaļ, viņš mums saka, Dievs ar viņu mums saka šodien, 5. mūsu grāmatā. Es apspriežu savu vaigu, vienīgo. Un tas ir izpildīts. Un kādā veidā var izmainīt? Vajag, kā mani izmainīt, kā tevi izmainīt? Vajag saprast, nožēlot un atnākt pie Dieva. Vairāk nekā, vai ne? Viegli. Jā, tiešām viegli. Ko nozīmē šodien? Tas jautājums. Ko nozīmē šodien trīsvienība? 3 personas. 3 personas, jā. Ko tas nozīmē? 3 dievi. Tas ir Dievs, vai ne? Tas ir Dievs. Šim rakstam ir tikai Izraēla Dievs. Cits Dievs nav. No kādiem rakstiem ir paņemts? Man kādreiz skaidroja tā to trīsvienību. Jā. Kā ūdens formula. Ūdens formula ir H2O. Es saprotu. Es domāju, ka es saprotu, bet tas nav Un galvenais. šim H2O ir 3 stāvokļi. Vai rakstos, Kā arī Dieva. rakstos tā ir? Šeit ir rakstos, ir tas kaut kas. Var skaidrot, ka... Nu, tas vienkārši izskaidrot, kas ir trīsvienība. Pamatojums vajag. Bet man tas pārliecina. Es saprotu. Jā. Man tas nepārliecināja. Man var pārliecināt tikai Dievvārds. Te brīdī Un man tas pārliecina. šī vārda ir tikai Izraēla. Bet es arī nedomāju, ka tās ir 3 personas. Es saprotu. Es nedomāju, ka 3 personas. Kur šeit ir raksti? Principā, vai šī grāmata ir kaut kāds cits Dievs? Tas ir kā augsts. Dievs vispār kā ideāli tikai. Mīļie draugi, es klausos, es saprotu. Bet vai tad jūs domājat, ka mēs nesaprotam? Tad ir labi, ja mēs ar jums esam viena prāta un viena Mēs esam gara. vienā prātā un vienā garā. Amen. Labi. Tad mums vajag, ne. jā, tad mums vajag saprast, ka Jā. viss, kas šeit ir rakstīts. Nāk no viņa vienīgā. Amen. Amen. Paldies. Caur viņiem. Amen. Šeit gan ir Tora, kur ir Mašieha. Ebrim ir Tora, kura nav Mašieha. Viņi nav vainīgi, jo Dievs pateica, kā es esmu ciet. Ir Tora, kura ir Mašieha. Šeit mums jābūt. Bet šodien arī ir jaunas derības mācītāji, kuriem nav Tora. Lai viņi dzīvot tur savā mācībā. Amen. Mēs viņus nepārliecināsim. Amen. Dzīvot. Bet mēs nedzīvojam. Amen, savu Dievu. Mums tas nav tā. Mēs gribam zināt viņu te Torā, zināt,
Smalki. Amen. Tu domā, ka es visu zinu? Gribam mācīt. Mums visiem vajag mācīties, bet mēs zinām, kur jāmācās. Jā, Tas ir taisnība, jā. To jūs mums esat Un tagad mēs mēģināsim iestāstīt. Kur meklēt? To jūs mums esat iestāstīt. Tagad es gribu piedāvāt, tas ir arī 2. Mūzes grāmata, 19. nodaļa, 5. pāntu. Mēs jau šodien minējam, bet tagad sīkāk drusciņi. 19. Šmot, izhod. 2. Mūzes grāmata, 19. nodaļa, 5. pants. Ļoti svarīgi. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet man derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Dzirdiet? Dzirdiet? Ja jūs dzirdēsiet manu balsi pirmā, vai ne? Kas ir tas viņa balss? Amen. Bet tas nav Ješua. Tas ir Svaigiņš. Jo Ješua bija cilvēks. Kāpēc nevar teikt, ka tas ir viņa dēls? Nedrīkst teikt, ka es negribu. Es vienkārši saprotu, ka Dievs teica, kaut kur Mateja ir laikam pateicis, Ныне я родил тебя, ja? Ну, tas ir родил уже как телесное существо. Jā, с определенной целью, vai ne? Jā. Bet šeit ir lai viņš atdod sevi. Jā, Bet viņa dzīvība, mūžība, viņš vienīgais значение, nozīmība. Tik liela, ka bez viņa Dievs netveras mūsu pasauli. Viss, ja kur ir rakstīts, Бог говорил с Моше, tad runāja tas, kurš viņu pārstāv. Вот tad, slava Dievam. Bet caur eņģeli arī runāja tas. Amen. Вот 22. nodaļa, ja? Tas, kurš pateica, tas ir, kas ir dziesma, man bija prieks, kad es pirmā reizi sadzirdēju. Kas ir tev, jebkuru no mums? Bet viņi nesaskata viņā Ješua. Jā, tas ir. Nu, viņu, Ješua viņu tā. Bet tur ir eņģelis, kurš 22. nodaļa. Тот, кто ответил Аврааму, ответит и тебе. Ja mēs lasām un sapratam, kas ir rakstīts, Te man kaut kas nešķīmē. Nešķīmē. Nu, ko es tev varu labāk? Nu, jāmācās. Ko citu? Nu, vai arī jānoskaidro. Eņģēlis un viņa dēls, jā. Es gribu turpināt tēmu. Paklausieties. Ir, если услышишь его глаз. 2. Mūzes grāmata, 23. nodaļa, ko mēs pat nolasījām, ja? Klausieties viņu. Un tas ir nozīmē, klausīties izrečēņi, tas ir dēlu. Amen. Kāpēc amen? Kāpēc amen? Tāpēc, ka atkal ir rakstvieta. 5. nodaļa, Jāņa evaņģeļa, 5. nodaļa, 30. pants. Kāpēc amen? Kāpēc viņš nav Dievs? Viņš par sevi pats runā. Tāpēc, ka viņa ir radīta būtne, radīta esamība. Nē, nolasīsim, ir rakstīt. Kāds pants? 5. nodaļa, 30. pants. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu. Mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Dievs tā nerunā, vai ne? Amen. Amen. Caur viņu mēs tikai sapratam Mēs Dievu. dzirdam Amen. Dievu būtību. Amen. 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 Un šeit ir diezgan tāds, es pats domāju, ļoti bez viņa cilvēks ir palika bez Dieva, ja? Jā, bet bez reālās saskarsmes. Bet viņš pats neesot Dievs. Man patīk tas nākošais pantiņš, ko viņš saka, ja es runāju no sevis, tad tā nav patiesība. Amen. Viņš jau apliecina to, kad viņš Amen. nav Var turpināt, Dievs. protams, ka var turpināt. Jā. Tajā pašā laikā viņš ir, kā teica, iz Ņedrahievu, no viņa dzīlēm. Nāk šī persona, nāk arī garīgā periodā, nāk arī būdams uz zemes. Tas ir, kā bija iesākumā. Principā, jebkura reliģija, kura nestāv, kura reliģija stāv uz Dievu vārdu pamatu? Mēs.
Bet tu smejies. Man Noformulēt. patīk tev tā Pabeidz. pārliecība, kā tu to teici. Jā, ticis cilvēks saprot, tik viņš dara, nu tā. Nu, ja mēs kaut ko vairāk saprotam. Redzēju dokumentālu filmu, Pa vienu lozu varētu tur, saprast. kur viņiem tas te apvalks bija, nu tas Iešua apvalks. Viņš ir iznācis ārā, tagad zinātnieki atklājuši, viņš ir iznācis ārā kā gaisma, kā uguns izgājis ārā. Tāpēc viņa attēls tur ir. Pēc nāves, jā? Jā, kā gaisma, kā uguns. Un uz tāpēc palicis tas attēls. Nu, mēs Tātad tas varam ir to- gaisma. Rengen gai. Jā, Tur ir palikuši. Bet galvenais, ko Pāvels uzrakstīja, tas ir 1. Korintiešiem 15. nodaļa, neatceros vai 10. vai 11. pāns kaut kur tur. Ja viņš nebūtu šodien dzīvs, tad mūsu ticība nav vērtības mūsu ticībai. 15. nodaļa, neatceros, kur ir pāns, 10, 11, kaut kur tur. 1. Korintiešiem. Paskaties, kur ir varbūt 10. pāns. Tur ir tā loģiskая цепочка такая идет. Идет логическая цепочка, но там Ну, сейчас 14 достаточно... Ну, 14. Ja Kristus no mirušām cēlies, jūs to domājat? Ko? Ja Kristus no mirušām cēlies. Jā. 14 arī labs, jā. Jā. Nu, ja augšām Jā, Ja tieši. Mašiaks no mirušām cēlies. Tad mūsu ticība, ja viņš nebūtu dzīvs, ko nozīmē dzīvs? Veltīgi, jā. Viņš dzīvo mūsos. Ja Kristus nav Augšām uzmodināts, tad veltīgi ir jūs ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Nu, 14 ir vēl labāks gandrīz. Jā, 14. Jā. Izcils cilvēks bija Ravi Šaums. Izcils cilvēks. Viņam bija atvērti raksti, un to, ko viņš dod šodien, diemžēl, cilvēki nepieņem. It kā neviens neko nesaka preti, bet... Kā nepieņem? Praktiski. Praktiski, ja nav Tora, tad nav pieņemtas viss. Искупает под законы, исперк. Starp citu Galatieši. Я хотела насчет этого поговорить. Но... Bet mums bija jau šitā tēma. Citā reize. Nē, tur ir ļoti vienkārši. Nu, es saprotu. Jā. Tur ir ļoti vienkārši. Bet Pāvēlam ir citas vēstures, kur viņš runā par Toru, ka tas ir veico kaut ko. Bet tieši Galatiešiem viņš saka, bez Toras cits gars. Ļoti vienkārši. Bez Toras cilvēkam cits gars. Ja cilvēks nepieņem Toru, viņš nepieņem Dievu vārdu. Amen. Nepieņem Dievu vārdu. Viņš nepieņem Dievu vārdu. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Skaidrība ir savu burvību. Skaidrība ir gaisma. Skaidrība ir gaisma, jā. Tas viss ļoti vienkārši. Viss sagrozīs ar mācībām. Vienīgais, vai tas nav vienīgi, bet tas ir galvenais. Mums jāsaprot. Viss, kas nestāv uz Toras pamata, tas nav no Dieva. Tas nav no Dieva. Un es vēl vienreiz gribu pateikt. Kādā veidā mēs atnācām uz mūžīgā dzīvē? Mēs nekā nezinājām, bet priņem Христа, спасем. Šodien mēs pasauām vārdu. Вы не хотите прийти ко мне? Un es sēžot blakus, es domāju, pagaid, ko nozīmē ne хотите? 6. nodaļa ir rakstīts, никто не может прийти. Наученный приходит. Tad mums jau ir kaut kāda cepoška, kāda veida var pie viņa atnākt. Kad mēs bijām pilnīgi bez zināšanām, viņš taču mūs neatmet, vai ne? Viņš saka mūs mācīt. Ir taču tā kā mācība iekšā. Doma tieši priekš tevis. Ebreju pravieši. Ebreju rāvija. Šodien vismaz es maz zinu, kuri nopietni skatās uz jaunu dēļu. Bet tas ir vide, kur cilvēki dzīvo.
Tas ir viņam neļauj izrauties. Bet labi, Tradīcijas ir praktiski tik spēcīgas. Pieņem, kā mēs teikt, jā, es pieņemu. Es sapratu, es par to arī runāju. Tā praktiski lieta. Nu jā, bet pēc tam sākās masības. Un masības aizviet tā, ko tu pieņem. Es saku, bez Toras nav patiesība. Bet ļoti laba doma ir tā, ka tu centies iepazīt to starpnieku. Jo viņš ir tāpēc vispār ir, lai ar mums kontaktētu. Viņš arī faktiski tev to roku pastiegs. Bet viņš, protams, nav tas onkuls ar bārdu, ja, kas... Principā, pats galvenais 19. nodaļa 5. pats. Pats galvenais. Ja tu dzirdēs, на иврите es varu krievu valodu izteikt. Если ты слушая, услышишь. Klausoties, Sadzirdējis. Dzirdēt jau var, bet jāsadzird. Ja es neklausos, tad Tad es neesmu izcila tauta, vai ne? Arī varbūt dzirdēt. Bet Dievs pateica, viņš ir tas, kurš aizver acis un prātu un viss. Viņš ir tas. Un viņš pateica, caur Mūzu pateica, 31. nodaļa. Starp citu, caur Mūzu arī pateica, ka būs cits pravietis, tas, ka Mašē, kur tas ir rakstīts, 18. nodaļa. Сакут на 15 панта. Он atkal pateica, если вы будете его слушать, а если не будете его слушать, я взыщу. Jāsaka, iespējas bija redzēt, dzirdēt, saprast, kad atnāks neklausīs ļās. Mīļie, tas ir mūsu ne tikai ticība, tas ir mūsu pienākums. Kalpot cilvēkiem ar to, kas mums ir dots. Es saprotu, ka lielākā daļa no ticīgiem nepieņems, kā ebreji, kā arī neebreji. Bet no tiem būs cilvēki, kuri kaut vienu, kaut divi, bet pieņems. Vai būs kaut kāds intereses. Tad mēs zināsim, ka mēs vēl dzīvojam. Jo mūsu dzīves veids ir kalpošana. Amen? Tas ir kalpošana. Un lai kalpot, tad mums vajag dzīvot Dieva vārdu. Tajā vārdā, kur dzīvo Izraela Dievs. Kur atrodas, labāk pateikt, dzīvotas. Tāpēc man grūti atbildēt uz jautājumu, vai tie ir glābti vai nav glābti. Ja? Vai glābti kristieši vai glābti. Ja? Jo galavārds jau tomēr ir siešnieku visaugstajiem. Galavārds viņam mēs runājam par tiem, tie, kas nāks, nezinu kad. Ja? Ja, galavārds. Jā, tā kā mums... Конце времен, jā, ir pateicis. Bet šodien ir ticīgie cilvēki, pie kuriem atnāca Mašiach. Viņi saka, atnāc. Bija kā, nav atnāc. Es tagad atrados starp tādiem cilvēkiem, pie kuriem nav atnāc. Kā? Nu, kad es eju tur ivritu. Viņi uzskata, varbūt man par kristieties, nezinu par ko. Vajag sludināt. Jā. Arī viņiem. Jā, arī tā, jā. Bet viņš iemanto nosodījumu. Ko līdz viņš sāk runāt mācītājs tā viņš savā vidē. Tas jau ir rakstīts, ka tā būs. Jā. Jūs vajās, mani vajā, jūs vajās. Bet varbūt, ka kādam no tā pūk kaut kas tomēr iekrīt sirdī. Tā nav, ka viss. Kaut vai viena dēļ jūs ejat. Amen, jā. To es pieņemu, jā. Es jau pagājuši nedēļu. Kas jau sākāt, jā? Izdarīt tā, vai es varētu. Jā. Tur pēc, kad stunda beidzas, Igars iet prom, un tur par rītam cilvēki paliek, nezinu kāpēc. Es steidzos, lai būtu ap 6 būtu mājas. Bet man vajag vienreiz paliekt ar viņiem. Laba doma. Labi. Un kādam būs jautājums pie jums, un tā jau būs saikne. Ja būtu jautājums, tad man vieglāk atbildēt. Noteikti, ka būtu. Ja man pats kungs pateica, mēnesis jau pagāja. Tīmais vidēcili. Kur Dievs sūta, tur jau ir kāds, kas būs gatavs uzņemt. Amen, jā. Otrs. Tas ir ļoti, kaut vai viens, jā, tas ir ļoti svarīgi. Tas jums jau sirdī, tas skan runāt viņiem. Jūs runājat mums, bet dzirdu, ka jūs runājat arī viņiem. Redziet, jūs esat daudz maz sagatavoti.
Bet tā, uzreiz jau nekas tā nerod. Principā es saprotu, ka mēs šodien sapratām viens otru, vai ne? Es domāju, ka notiek. Tas ir galvenais, jā. Un šeit ir слушая, услышите. Principā ebrejiem bija pateikts, tad jūs būsiet man par izcilu tautu. Šodien ebreji saka, mēs esam vienīga tauta. Bet var deklarēt un var arī nebūt. Un neko nedarīt. Nu, netiksim neko nedarīt, bet diemžēl cilvēki stāv cilvēku mācību. Cilvēka gudrība šodien daudz vairāk nozīmē ebrejiem nekā Dieva vārds. Kristiešiem tas pats, ne visai tas pats, bet tomēr kristiešiem ir problēma ar rakstiem. Viss atkarīgs no tā gara, kurš man var atvert vai nevar rakstas. Ir, protams, kristīgi mācītāji, kuri ļoti smuki runā par garīgo dzīvi un tā tālāk. Bet es nevienu cilvēku šodien nedzirdu, kurš runā no Izraela Dieva. Viena daļa ir Bet visi lasās Bībeles. ētiskajā, teiksim, laukā, jā. Jā. Ebrejiem arī ir. Ļoti stingri, nemaz nav tik maz. Jā. Mūsu kungs ņems to vērā. Tos, kas tiešām dzīvo tā, kā Dievam patīk. Bet tur ir, piemēram, šaubas. Viņš piedos. Bet ja viņi dzīvo tiešām tādu dzīvi, kā mēs rakstos redzam, un kā Dievs grib redzēt cilvēku. Tad jau viņš viņus vilks pie sevīm. Bet viņam būtu jāsaklausa patiesības balss, nevis. Savu Dievu, kā mēs šodien runājam, tiek nopietni. Jo tiešām bez Toras nav patiesība. Es varētu teikt tā, ka nav jau tā, ka nekas nenotiek, jo tas pats fakts, ka через познание его, viņa izzināšana, tas jau šeit notiek. Tas nozīmē, ka vismaz aicināti mēs esam. Jā, amen. Sādiem. Pateiksimies tam kungam, ja? Kungs, Dievs, paldies Tev. Paldies Tev par Ješo, Tu dzirdi. Ješo, Tu mums izredzēji, Tu mums devi savu vārdu. Tu mums atver rakstus. Tu mums devi viss nepieciešam, lai mēs varētu Tev kalpot, un lai Tu varētu pieiet pie tiem cilvēkiem, kurus Tu mīli, kuri Tev dārgi, un kuriem Tu esi ļoti vajadzīgs. Un lai mēs būtu, kungs, vai mēs būtu starpnieki, tie starpnieki, ar kuriem Tu varēs pieiet pie cilvēkiem. Un atvērt cilvēkiem acis un sirdis un prātu. Lai tie cilvēki pateikt, ka Mašiach ir, viņš dzīvs un viņš atnāc jau. Vai būtu tā, kungs, vai tās vārds, vai tā godība, vai viss, ar kuru tu izgāja, vai tas pienes labu ražu. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, paldies par rakstiem, paldies, kungs, par to, ka mums atver vietas, paldies, kungs, ka mums ir atvērti, paldies, kungs, ka mums ir dotības kalpot Tev. Ješo vārdu. Amen. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Paldies. Paldies kungam.